Ir ļoti patīkami, ka mums tāds gods iesākt pilsētas svētkos tādu maratonu, jo mēs kā mazākuma tautību pārstāvji ļoti lepojamies ar to, ka ir tā iespēja būt kopā ar pārējiem, radīt savu kultūru, dalīties ar savām emocijām. Un, mēs tādi paši esam Jelgavā kā pārējie, un mēs nejūtam, ka mēs esam kā tādi savādākie. Vienkārši runājam varbūt cita valoda. Un cik tad šodien koncertā mazākuma tautības tiks pārstāvēts? Šodien jūs dzirdēsiet 7 biedrības pārstāvju priekšnesumums. Un, protams, būs gan mazie mākslinieki, gan lieli mākslinieki, gan jau seniori ar lielu pieredzi. Tā kā emocijas būs dažādas un ļoti foršs nosaukums Joku karuselis. Mana mamma dejo to te kozakus, tas pa čigānisku un dzied. Patiesībā man ir ļoti liels prieks tādā ziņā, ka visas tās kultūras apvienojās, un tāpēc man ir arī savā ziņā gods dejot tāpēc šeit, jo tas tomēr ir patīkami, ka nav tikai latvieši un tikai kaut kādas, bet visi kopā. Es visu mūžu dzīvoju Latvijā, un man Latvija tā kā dzimtene, un ļoti patīkami, ka mēs te visi draudzējamies dažādas valodas, dažādas tautības, un vispār ļoti labi. Vai jums šodien arī kāds bērns, mazbērns ir dejojis vai dziedās? Mana notamāte dziedās. Krievu korī no integrācijas, kur ir tas istok. Un mēs atnācām ar meitu paklausīties un arī pārējos ļoti patīkami. Kas jums ir tuvākais no krievu kultūras? Zināt, man drīzāk no latviešu kultūras. Un kas tas būtu? Dejas man ļoti patīk, kā arī dziesmas. Un vispār ir no dažādām. Es jau pateicu polieta. Latvija. Došos uz Latviju. Domāju, ka metīšos kultūras dzīves karuselī, lai labāk iepazītu šīs zemes tautu. Baltkrievu, etnogrāfiskais teātris, bet apdāvinātu Krievu organizēts tautas ansamblis.
ebreju muzikāls saskanīgs ansamblis. Fantastiski, radoša, ebreju dejotāju izveidota savienība.